Nav neviens tev līdzīgs, nav neviens tāds, kāds esi tu. Nevienu nevar salīdzināt ar tevi. Tik brīnišķīgs, tik varens. Mums labais teicis, Halleluja, mīļais saka. Paldies uz šo. Mēs tev pasakamies par tavu upuri, par dzīvību, ko tu atdevi mūsu dēļ, par asinīm, kuras tu izlai mūsu dēļ, lai mēs varam būt veseli, dziedināti, lai mēs varam būt spēka pilni, kungs, ejot, darot tavu darbu, piepildot tavu prātu, izplatot tavu valstību mums visapkārt, kungs. Halleluja, šo mēs tev pasakamies. Un vēlreiz, tev atdodam slavu, godu un pateicību. Halleluja, tu esi dzīvīgs Ješua. Par mani
Ticu asinīm un tavai taisnībai,
Cenšos
ceļš pie troņa ir atvērts, priekškars ir saplēsts. Halleluja, mums ir pieeja svētumam. Halleluja, kungs. Halleluja, Ješua. Tu esi cienīgs, viss slavs, kungs. Halleluja. Visa zeme slavu dzied.
Dievs un radītājs. Lai svētīts mūsu Dievs un radītājs. Lai svētīts mūsu Dievs un radītājs. Amen, amen. Lai svētīts mūsu Dievs un radītājs. Halleluja, slavu Tev, Jēzus Tēvs. Tev vienam mēs zemojamies, Jēzus Tēvs. Tev vienam mēs pielūdzam. Halleluja. Un nav neviena cita līdzīga. Ne šeit uz zemes, ne debesīs. Paldies Tev, ka Tu esi mums atklājies caur savu dēlu, Jēzus Kristus, šo Mesiju. Paldies Tev, Jēzus Tēvs. Paldies Tev. Mēs pateicamies par Tavu svēto garu šajā vietā. Mēs pateicamies par Tavu svēto garu mūsu sirdīs. Mēs Tev pateicos, Tēvs, par Tavu klātbūtni, par Tavu īpašo klātbūtni un par Tavu īpašo pieskārienu. Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev. Amen, amen. Paldies slavētājiem. Paldies slavētājiem, jā. Lai gan bez Jāņa, bet ļoti labi. Slavu Dievam par visu. Jā. Paldies Dievam par talantiem, kurus mēs varam, kurus mēs varam lietot viņam par godu un viņam par slavu, un kurus mēs varam arī palaidot. Halleluja. Jā, slavu Tev, debes Tēvs. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par visiem talantiem, ko Tu mums esi devis, un ko Tu varbūt arī vēl dos. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs. Paldies, debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par katru glābtu dvēseli, mīļais Tēvs, mēs pateicamies par katru, kurš nāk pie Tevis, mīļais debes Tēvs, par katru, kurš meklē Tevi, un par katru, debes Tēvs, kuru mokas slāpes un kurš grib padzerties, debes Tēvs, tā, lai no viņa paša nāk šīs dzīvās ūdens straumes. Paldies Tev, mīļais Tēvs, ka Tu caur savu dēlu mūs padzirdi, ka Tu dod mums atveldzēties, un Tu mūs arī pabaro. Paldies Tev, mīļais Tēvs, mēs Tev pateicamies. Slavējam Tevi un pielūdzam Tevi. Ješua vārdā. Amen. Amen. Mīļā draugi, sēžties tā kunga saldējā klātbūtnē. Jā, sveicu visus, kas mēs esam šodien šeit atnākuši. Lai Dievs mūs visus bagātīgi svētī, tāpat arī sveicu visus, kas skatīsies šo dievkalpojumu ierakstu. Un pēc tam, lai arī Dievs bagātīgi jūs svētī, pieskarās, jā, sveicieni visiem mūsu draudzes locekļiem, kas šodien nevarēja būt šeit draudzē, un apliecinām, ka Jēzus Kristus ir šo brūcēs. Kam ir vajadzīga dziedināšana, jūs esat dziedināti. Kam ir vajadzīgs stiprinājums, Jēzus Kristus vārdā, ja šo vārdā saņem šo stiprinājumu. Kam vajadzīga atjaunošana, saņem šo atjaunošanu. Kam vajadzīgs iedrošinājums, saņem šo iedrošinājumu. Un ej uz priekšu, nešauboties. Ja šo vārdā ne. Jā. Tā kā mums ir jauni cilvēki, jā, es vēlreiz atgādinu, ka mēs lietojam abus divus vārdus tādā, teiksim, pārējais posmā. Mēs sakam gan Jēzus Kristus, gan Ješua, tas ir, lai saprastu, ka mēs runājam par vienu un to pašu. Tā ir viena tā pati persona, tikai, teiksim, tā laikmeta griežos, kur tika nosaukta, ja pārsaukt no viņa īstā vārda Ješua, tika pārsaukt par Jēzu Kristu. Uzvilkts viņam tika pagānu drēbes, jeb pagānu priesteru apmetnis un nosaukts par Jēzu Kristu un nedod Dievs vēl, viens otrs vēl, pa vidam vēl, kā lai pasaka, krieviski tāds vārds drils, ja latviski, es pat nezinu, uzdrošinājās vai pat iedrošinājās vai kā pat no šī te kunga, sava kunga, jaunā kunga, kurš bija apģērbts pagānu priesteru drēbēs, vēl izteikt lāstu pār ebrejiem. Lūk, tā kā tā nu ir noticis, jā, bet tāpēc ir viss jāgriež atpakaļ tajās sliedēs, kā tas bija iesākumā, kad Jēzus Kristus ar saviem mācekļiem, saviem apustuļiem staigāja par zemes virsu un mācīja kaut kādas lietas. Un tad, kad viņš bija apmācījis savus sekotājus, tad viņš varēja darīt to galveno darbu, kas viņam bija jāizdara, viņam bija jāiet un jāuzņemās visu mūsu grēku uz sevi un jānomirst pie krusta, jāpienaglo visi mūsu grēki pie krusta, jāsamaksā par mūsu grēkiem, lai mēs no grēkiem brīvi varētu dzīvot mūžīgo dzīvi un kalpot Dievam. Amen. Un tā arī caur Jēzu Kristu, caur Ješua
kā Mašioku, caur šo Mesiju, mums ir iespēja kalpot Dievam. Mums ir iespēja, mums kā pagāni, kā bijušajiem pagāniem, kā bijušajiem mēlku pielūdzējiem, mums ir iespēja kalpot varenajam radītājam, varenajam Dievam. Visu redzamā un neredzamā debesis un zemes, visa dzīvā un visa nedzīvā radītāja, visa materiālā radītāja. Nu, lūk, un tas ir liels gods, un par to mēs esam ārkārtīgi pateicīgi. Paldies, Tev, mīļais debes Tēvs, ka Tu mūs esi atradis, uzmeklējis, atgriezis mūs no tumsas gaismā, piedevis mums mūsu grēks, nomazgājis, iedevis jaunas tīras drēbes, nosaucis par saviem bērniem, dēliem un meitām un pieņemis savā ģimenē. Un tas ir pats labākais, kas vien var būt. Nu, jo caur to mums pieder tieši tas pats, kas pieder Jēzum Kristum, un tieši tas pats, kas pieder pašam Dievam, ja pašam radītājam. Un tas ir ļoti, ļoti daudz, ticiet man. Mēs šobrīd pat neapzināmies, cik tas ir daudz, kas mums ir sagatavots, kas mums pieder. Un ko mēs saņemsim. Ja būsim, ja pareizāk sakot, kā Pāvils saka, ja paliksim uzticīgi vai uzticami līdz galam. Amen? Amen. Tāpēc ir jāpaliek uzticamiem līdz galam. Ja mēs labi iesākam, tad mums ir arī labi jāpabeidz. Nevar būt tā, ka mēs labi iesākam un tad slikti pabeidzam. Labāk otrādi, slikti iesākam un labi pabeidzam. Ja? Nu, es šodien gribu runāt ar jums vai dalīties savās pārdomās un ticu, ka Gars mani vadīja, kad es gatavoju šo svētrunu. Un es gribu runāt par galveno cilvēces problēmu, vai par arī galveno, var to droši teikt arī par ticīgo cilvēku problēmu, par draudzes problēmu, par katru vienu mūsu problēmu. Lūk, un runa ir, nedrīkst teikt runa ies, ja, manis laika labo, es saku runa ies, runa nekur neejot, manis laika mēģina labot, ja, runa ir. Es tagad atcerējos. Nekā jūs man neizlabosiet, tāpēc, ka es nenokļūšu. Labi. Nē, es jokojos. Ja. Ir tā, šoreiz labā nozīmē. Ir cilvēki, kur visu laiku meklē mācītājā kaut kādas kļūdas, kur piečakarēties, kur noķert un iekrit, ja. Bet ir tādi, kas atbalsta un kas uzmundrina un cenšas tā, lai visiem būtu labi. Tā kā jā, mans uzdevums arī ir nevis kādu noķert kaut kur un apsūdzēt, bet darīt tā, lai censties, lai mums visiem būtu labi. Ja kā saka mūsu vecākais mācītājs, lai beigās viss būtu labi. Ja? Un es ticu un es ceru, ka ja mēs paliksim uzticami un tā kā mēs esam iesākuši, ja mēs tā arī turpināsim, tad beigās viss būs tik tiešām labi. Amen? Amen. Amen nozīmē tieši tā, kas mēs zinām. Tā ir piekrišana, tieši tā. Tā, cerams, ka man nefonēs mikrofons, ceru, ka mēs visi dzirdēsim. Lūk. Tad kāda ir galvenā cilvēces problēma? Galvenā cilvēces problēma, protams, cilvēks to neatzīst, ja cilvēki to neatzīst, un mums arī draudzē ir bijuši tādi cilvēki, kuri saka, viņi atnāk, it kā viņiem interesē kaut kas par Dievu, kādam interesē vēsturi, kādam interesē vēl kaut kas, un tad viņi tā kā, kaut kādu iemeslu dēļ ir atnākuši, un iekļaujās draudzes dzīvē, un viņiem patīk, kā viss notiek, jo mums ir, beigās arī mums vienmēr ir sadraudzība, mums ir arī tādi priecīgi brīži, ne tikai tādi nopietni, un patīk atvērts cilvēki, patīk mīlestība, ko mēs mācamies viens otram dāvāt, un tad šie cilvēki tā kā paliek, iekļaujās, bet tad, kad mēs sākam runāt par kaut kādām globālām lietām vai par kaut ko tādu pavisam nopietni, ja fundamentāli, tad šie cilvēki saka, man jau nav nekāda vaina, es neko slikti neesmu dzīvē izdarījis, es esmu labs cilvēks patiesībā, ja? Esmu labs cilvēks, man nav nekāds grēks, ja? Un tā ir lielākā problēma, cilvēks problēma un arī bieži vien draudzes cilvēku problēma, kur ienāk draudzē, un viņi saka, ka es jau esmu labs cilvēks. Ja? Un, redzat, problēma ir tāda, ka, ja cilvēks ir labs, ja viņam viss ir labi dzīvē, tad jautājums, priekš kam tev Dievs ir vajadzīgs?
attīstīto, jeb sociāli nodrošināto valstu lielākā problēma ir tā, ka viņiem sociālais dienests, sociālā palīdzība ir tādā līmenī, valsts līmenī nostādīt, ka viņiem Dievs patiesībā nav vajadzīgs. Ja viss ir labi, priekš kam tev Dievs? Tur kaut kāda mūžīgā dzīve. Ko tu man stāsti, ja? To, ko nevar redzēt, ko nevar pačandīt, ja? Tas acīm redzot, ir kaut kāds izdomājums vai fakts. Un mazums, kas tur būs, ja? Tu man te stāsti tagad, ja pats tu neesi redzējis, tu neesi to dabūjis, ja? Un tu man vēl mēģini kaut ko iestāstīt. Ja? Un ja mēs runājam par kaut kādām tādām abstraktām lietām, tad ir ļoti grūti kaut ko cilvēkam pierādīt. Ja? Tāpēc viena no spēcīgākajām lietām ir liecība. Liecība tas nozīmē stāsts, patiesas stāsts, notikums, kas ir noticis ar mani. Un es zinu, ka ar mani ir notikušas lielas lietas, un Dievs ir man no dziļas bedres, no tumsas, no nāves, viņš man ir izvilcis ārā, izcēlis un pārcēlis gaismas valstībā, dzīvības valstībā. Un es esmu ārkārtīgi pateicīgs. Viņš to ir izdarījis ar manu sievu un vēl daudziem cilvēkiem. Un tiem cilvēkiem, kam ir šāda liecība, kad viņš saka, es biju tur, es biju miris, bet tad es esmu dzīvs. Ja? Un tiem cilvēkiem, kas visu laiku ir bijuši dzīvi, viņiem nav nekādas problēmas bijušas, viņiem ir grūti kaut ko otram pateikt. Viņam otram var pateikt tikai kaut kādu, kaut ko iemācīt, kaut kādu gudrību, ja? Bet ne jau no sirds kaut ko. Bet ir svarīgi no sirds uz sirdi kaut ko nodot. Un no sirds uz sirdi mēs varam nodot patiesību. Un patiesība ir tā, kas ir notikusi ar katru no mums. Un tāpēc katram no mums ir jāaiziet cauri kādam šādam te patiesības mirklim, un ir jāapzinās tas stāvoklis, kurā patiesībā mēs esam bijuši miruši vai beigti. Un tas ir grēka stāvoklis, jo grēka stāvoklis ir miris stāvoklis. Rakstīts, grēka alga ir nāve. Un ja mēs dzīvojam grēkā, darām grēku, ja mums nekad nav bijis vajadzīgs atbrīvoties no šī grēka, vai saņemt piedošanu, salīdzināties ar Dievu, tad arī mēs tādā stāvoklī arī nodzīvojam savu dzīvi, un tā mēs arī aizējam tur. Un tad ir tas, kā es kādreiz domāju, nodzīvošas savu dzīvi, ja? Ieliks man tādā mēlā kastītē, un pēc tam būs tums, ja man tur aprakst un viss, ja, un man nestāstiet, ka būs kaut kāda mūžīgā dzīve. Ja? Tas ir, kamēr mēs neticam un kamēr mums nav nekāda vajadzība atbrīvoties no tā un saņemt kaut kādu cerību vai iedrošinājumu. Tad galvenā cilvēces problēma nav tā, ka cilvēks ir ļoti labs savā būtībā, bet problēma ir tā, ka cilvēks savā būtībā iekšē ir samaikāts, slikts. Vai tas tā bija jau pašā sākumā? Nē, pašā sākumā tā nebija. Tāpēc, kad viss, ko Dievs radīja, bija ļoti, ļoti labs. Bija ļoti, ļoti labs. Un tad, kad Dievs visu radīja, viņš tā arī skatījās uz visu, viņš teica, viss ir perfekti, viss ir ideāli, viss ir ļoti labs. Ja? Un ja tā būtu palicis, ja tā būtu bijis, un ja Ieva, pirmā sieviete. Es jau sen teicu, ka visvainīgas sievietes ir joks. Patiesībā vīrs bija vainīgs, bet labi. Vainīgi bija gan sieva, gan vīrs, tāpēc, kad rakstīts, Dievs radīja vīrieti un sievieti. Viņš vīrieti un sievieti radīja. Viņš radīja abas divas. Un sieva ir ņemta no vīra, ja? Un kā izējas materiāls sievai bija vīrs, ja, jeb riba vīru. Un tāpēc tā arī ir viena miesa. Ja, no vienas miesas viņa ir ņemta, un viņa patiesībā nav atdalāma. Sieviete no vīriešiem, sieva no vīra nav atdalāma. Rakstīts jaunajā derībā, ne vīrs bez sievas ir kaut kas, vai ne sieva bez vīra kaut kas. Tāpēc viņi ir viens vesels. Tāpēc 2+1. Tā arī rakstīts. Ja. Un ir svarīgi, lai mums būtu katram otrā pusīt, lai mēs būtu viens vesels, ja? Jo vienam ir grūti. Labi, tā ir cita tēma. Un Ieva neizdarīja tā, kā viņai bija jāizdara, viņai bija jākonsultējās vai jāpanājās ar savu vīru. Tad, kad viņai nāca šis jaunais piedāvājums, jeb uzradās jauns sarunu biedrs, ja? Viņai bija jāpasaka, tu man pagaidi, ja? Es pēc tam izstāstīšu, ja, par ko iet runa, kas vēl nezinu. Es saku, tu pagaidi, es tu aiziešu pajautāšu savam vīram, ja, es aprunāšos ar savu vīru un tad es došu atbildi. Ja. Bet tā kā viņa to neizdarīja, viņa pati pieņēma lēmumu,
tad gala rezultātā notiek tas, kas notika. Starp citu apsveicu visus ar vakardienas svētkiem, visas sievietes ar sieviešu dienu, kas svin sieviešu dienu, vēl mēs to varētu pa Ievas dienu nosaukt, bet nu labi. Es jokojos. Jā, patiesībā ir ļoti labi, ja godīgi, es pateikšu godīgi savu viedokli, ir ļoti labi dāvināt sievām, savām sievām, sievietēm, saimes sievietēm dāvināt ziedus. Ja? Un, ja tas ir izdarāms 8. martā, brīnišķīgi 8. martā, ja vēl ārpus laulības jubilejai vai dzimšanas dienai, mēs vēl varam kādā dienā iepriecināt savus sievietes ar pavasarīgiem ziediem, tas ir ļoti labi. Ja? Un atgādināt viņām, ka viņas ir sievietes, ka viņas ir nama pavažu turētājas, ja? Un tā tālāk. Bet tā kā, diemžēl, atkal tā ir cita tēma, ja? Tā kā saknes nāk no citurienes, un nav labs sākums, tāpēc mēs īpaši neuzsveram, bet tai pašā laikā tiešām mēs mīlam sievietes. Un kā teica mans tētis, viņš jau tagad ir debesīs, zemes tētis, viņš teica, mazliet viņa tā kā vispār nav, bet vispār runa gāja par sievu, viņš teica, ar sievietēm ir grūti, bet bez viņām arī nevar. Ja? Tā ir. Ja? Tā kā ir kaut kādas lietas, kas mums ir jāsaprot. Tā kā izturieties vīri pret savām sievām, kā pret vājāku radījumu. Tā ir rakstīts. Mīliet viņas. Sievietes nedrīkst būt stiprākas kā vīrieši. Ja? Man nepatīk, sievietes svarcēlājas vai bokseris, es no viņām mazliet baidos. Jā. Bet man patīk skaistas sievietes, skaistos tērpos, karalienes kleitās, balvas kleitās. Man patīk, kā viņas dejo. Ja? Man patīk, tāpēc, kad sieviete ir vīrieša skaistākā puse. Vīrietis bez sievas nav nekās. Vīrietī bija iekšā arī sieviete, ja mēs tā skatāmies. Ja? Un tāpēc šī skaistākā puse tika atdalīta, īpaši izcelt, ja, lai vīrietis varētu par viņu rūpēties un priecāties uz viņu skatoties. Tāpēc man patīk. Un kas mums rūpēsies? Kas rūpēsies? Par ko rūpēsies? Par jums? Par mums, jā. Mīļies. Jūs esat bagāti. Jums ir bērni. Jums būs bērnu bērni. Un tā ir jūsu bagātība. Un tas ir tas, ar ko jūs daļosieties. Un tā ir bagātība, kas ir vislielākā bagātība uz zemes. Ja? Starp citu, jā, mēs esam ļoti bagāti. Dievs mums ir ārkārtīgi svētījis, un nav nekā labāk un mīļāk, kā mazbērniņi. Pilna māja, ne tikai bērni, mazbērniņi. Mazbērniņi ir mīļākā bērni. Kam nav vēl mazbērni, es jums pārliecinu. Mazbērniņi ir daudz mīļāki kā bērni. Ja? Ja bērns mēs audzinājām, tad mazbērns mēs tikai mīlam. Mēs neaudzinām. Vecāki audzina. Ja? Tā kā, jā, mums ir 6 mazbērniņi, ja? Tā kā, kas nezinu, tā kā vispār. Tas ir vienkārši fantastiski. Labi. Un mēs uz viņiem mācāmies, kā paļauties un kā uzticēties. Tāpēc, ka mazi bērniņi, viņi uzticās pilnībā, viņi līp klāt, viņi būtiski kopē tevi, ja? Kā tu rīkojies. Ja? Un tā ir kā, tāda līdzība, kā mums vajadzētu uzticēties, debes tētim. Lūk tā, un ņemt no viņu visu labo. Labi, es kaut kur ļoti atkal aizgāju. Piedodiet. Ir cilvēcei, draudzē arī ir, ja? Mēs sastopamies savā ticības dzīvē ar kaut kādām problēmām. Un viena no problēmām ir tāda, kad laiku pa laikam, es tagad runāju par ticīgiem cilvēkiem un arī par pasaulīgiem cilvēkiem. Ja? Un mēs laiku pa laikam sastopamies ar tādu iekšēju jautājumu, vai tiešām Dieva vārds ir īsts un patiesis. Es sastopos, nezinu, jūs varbūt esat super
superticīgie, ja? Bet es ik pa laikam sastopos. Man ik pa laikam nāk domas tādas iekšā un nāk tādas šaubas, vai tiešām tas tā ir, vai tiešām tas, kas uzrakstīts, vai tiešām tā ir patiesība, vai tiešām es tam varu uzticēties līdz galam, ja? Man tā ir, ja? Un man laika pa laikam iznāk ar to cīnīties. Es nezinu, kā jums, es jums stāstu par sevi, es laika pa laikam ar to cīnos. Nu, lūk, un lai mēs atbildētu varbūt uz šo jautājumu, vai saprast šī jautājuma saknu un būtību, mums ir tā kā jāatgriežās ļoti tālā pagātnē pie mūsu vecvecākiem, ja, vecākiem, ja. Tā nav ne mana mamma, ne mana vecmāmiņa, ne mana vecvecmāmiņa, tas ir Ādams un Ieva. Mums ir jāatgriežās tik sen, ja. Nepavēlt, es sākumā tomēr viņus pieminēju, ja. Un, ja mēs sapratīsim, kas notika ar viņiem Ēdenes dārzā, tad mēs sapratīsim, kas notiek arī ar mums. Un viss tas, kas notika ar viņiem, būtībā notiek ar mums mūsdienās, un mēs sapratīsim šo līdzību vai šo, teiksim, notikumu, teiksim, būtību, kas notiek ar mums mūsdienās. Man ik pa brīdim uznāk šaubas par Dievu vārdu patiesumu. Es nezinu, es jums godīgi atzīstos. Ja? Un tad, kad man uznāk kaut kādas šaubas, tad man uznāk tāda kaut kāda tā kā masticība, ja? Es tā kā varu atkrist kaut kādā veidā uz kaut kādu mirkli, ja? no Dieva, jo es viņam vairs tā kā īsti neticu tajā brīdī. Un jūs zināt, ka ja tas turpinājās, ja mēs neatgriežamies atpakaļ, tad tas var slikti beigties. Ir tā? Ir. Es zinu, varbūt vēl kādam tā ir. Kāpēc ir svarīgi paskatīties, kas notika ar Ādamu un Ievu? Tāpēc, ka mēs esam Ādama un Ievas pēcteči. Ja? Sākam ar svētajiem rakstiem. Veram vaļā Bībeles, kam ir līdzi, kam ne, tie seko līdzi 1. Mūzes grāmata, 3. nodaļa. No 1. līdz 7. pantam. Tā ir pamat un bāzes rakstvietas šīs dienas svētdienai. 1. Mūzes grāmata, 3. nodaļa no 1. līdz 7. pantam. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai, vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā. Sieva teica čūskai, mēs ēdam no koku augļiem dārzā. Bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis, no tā jums nebūs ēst, nec to aiztikt, citādi jūs mirsīt. Tad čūska teica sievai, jūs nemirsit. Bet Dievs zina, ka tādā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies, un jūs būsiet kā Dievs, zinādam labu un ļaunu. Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu. Un ka tas jau tīkams, acīm un iekārojams, ka dara gudru, un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Tad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņi atzina, ka viņi bija kaili, un viņi savīja vīģes lapas un taisīja sev guļu apsējus. Pirms mēs apskatīsim tuvāk šos Bībeles pāntus, es gribu atgādināt par cilvēkiem, to, kas ir cilvēks un kas notika šajās, teiksim, iepriekšējās nodaļās, kad Dievs radīja cilvēku, Ādamu un Ievu, un ar kādām īpašībām cilvēks tika, teiksim, apveltīts. Ja? Tad cilvēks tika radīts pēc Dieva līdzības. Es atgādinu. Cilvēks tika radīts pēc Dieva līdzības, jeb ar tādām pašām īpašībām kā Dievs. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, cilvēks tika nolikts uz zemes par Dievu. Cilvēks tika nolikts uz zemes par Dievu. Un cilvēkā bija apvienots, garīgais ar miesīgo bija apvienots. Ja, cilvēks tika radīts no pīšļiem, no materiālā, no miesīgā, bet viņā tika iepūsts Dievu gars, garīgais, ja, un cilvēks sevi apvienoja garīgo ar miesīgo. Jeb cilvēks bija kā savienošais posms starp visu zemišķo un Dievu. Un visu pārvaldu uz zemes cilvēkam
bija uzticēti zem Dieva virsvadības. Ja citiem vārdiem sakot, kopā ar Dievu. Tāds bija cilvēks, pirmais cilvēks, Ādams un Ieva, un tāds bija viņa status un viņa uzdevums. Čūska, tas ir Sātans. Čūska, tas ir Sātans. Un ir jāzina, ka Sātans, šī gadījumā čūska, nekad neuzbruks patiešo. Nebūs tieši kaut kāda konfrontācija vai tieši uzbrukums, tāpēc, kad rakstīts, ka viņš ir visviltīgākais, ja rakstīts, čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem. Un Sātana, ja čūskas galvenais mērķis bija ar savu runas mākslu, ar savu taktiku nobīdīt Ādamu un Ievu no Dieva vārda pamata. Tas bija galvenais Sātana mērķis. Jūs jau, es ceru, ja uzmanīgi klausies, jūs jau sākat saistīt jau to kopā. Sātans patiešo nekad neuzbruks. Viņš no sākuma piesūtīs tev šaubas. Tev varbūt radīsies jautājums. Un tu sāksi pārdomāt, tu iedomā, teiksim, pieņems šo jautājumu, tu sāksi viņu pārdomāt, sāksi viņu apspriest, ja? Un tas ir sākums šim te uzbrukumam. Sātans zināja, ja viņam izdosies, Ādams un Ieva būs zem viņa varas. Tātad, ja viņam izdosies, Ādams un Ieva būs zem Sātana varas. Atcerieties, kaut kāds dievkalpojums atpakaļ, es jums stāstīju par šo te pareizo vārdu tulkojumu, ja, par to, kas notika ar Ievu, kad viņa paklausīja Sātanam, kad viņa ieklausījās. Ja. Tad viņa nokļuva Sātana varā, jeb pakļuva zem viņa autoritātes. Un viņa no vīra autoritātes izgāja ārā, paejot zem Sātana autoritātes. Atcerieties, ja? Zem viņa vārds. Autoritāte tā ir vārds. Un ir svarīgi saprast, ka Sātana mērķis ir apšaubīt Dievu vārdu autoritāti, diskreditēt to. Un, ja Sātanam izdosies mūs aizvest tādā vietā vai tādos apstākļos, kur mēs pārstāsim ticēt Dievu vārdam un atzīt viņa autoritāti, tad mēs cietīsim sakāvu. Ja kas nezina, kas ir diskreditācija, diskreditācija nozīmē nomēlnot. Tas nozīmē viņu vērtību, teiksim, pazemināt līdz nulles līmenim. Tas nozīmē diskreditēt, ja? Apmelot, diskreditēt. Nu, tas ir tā, ka sarunā kaut ko, kas nav patiesība, lai tavās acīs tas, kam bija vērtība, vairāk nebūtu viņam nekāda vērtība. Nu, tas tā vienkārši izskaidrot, kas ir vārds diskreditācija. Ja? Un Sātans vienmēr rīkosies viltīgi. Un ar Ievu viņš pielietoja arī tādu, ja varētu teikt, divu gājienu kombināciju. Vispirms viņš apšaubīja Dievu vārdu. Viņš saka, vai tad tiešām Dievs ir teicis? Vai tiešām Dievs ir teicis? Jeb šeit mēs varam pārdomāt kādu lasītu vārdu no svētajiem rakstiem un domāt, vai tad tiešām tā ir patiesība, kas tur ir uzrakstīta? Apšaubīt, vienkārši apšaubīt šī uzrakstītā teksta patiesību. Nu, mazums, cilvēki taču sarakstījuši, vai ne? Tas nekas, ka viņi bija svētā gara iedvesmoti. Nu, mazums, paslīdēja roku un ierakstīja kaut ko no sevis. Ja? Nē, es apšaubu, nē, tas nevar būt. Ja? Un tas ir pats pirmais solis, jeb šī gājiena, teiksim, pirmā puse, pirmā daļa. Nu, redzat, un tikko Ieva ieinteresējās par šo jautājumu. Ja? Sātans saka, vai tad tiešām Dievs ir teicis. Ieva pievērš savus ausis, ieklausās, ja? Šajā Sātana jautājumā, jo Sātans jautā. Viņš uzdod jautājumu. Un Ieva sāk domāt, viņa pievēršās un sāk domāt. Jā, bet tiešām varbūt, ka Dievs tā neteica, varbūt viņš domāja kaut kā savādāk. Ja? Lūk, un tajā brīdī, kad viņi pievēršās,
tajā brīdī, kad viņi tā kā ieklausās šajā jautājumā, viņi jau tajā brīdī patiesībā cieši sakāva. Atliek tikai ieklausīties. Lūk, un tikko Sātans aizrauc cilvēku ar šādu tēmu, ar šaubu tēmu, ja, viņš patiesībā jau noliedz Dievu vārdu, vai Dievu vārdu patiesību, un viņš saka tālāk, nē, jūs neuztraucieties, jūs nemirsiet. Ja jūs ēdīsiet šī koka augus, jūs nemirsiet nemaz. Nē. Dievs jūs piemānīja. Viņš jums ne tā pateica. Viņš vienkārši negribēja, lai jūs būtu gudri. Viņš negribēja, lai jūs iegūtu zināšanas, lai jūs būtu tikpat gudri kā viņš. Vienkārši Dievs kaut ko apslēp no jums. Patiesībā Dievs manipulē ar jums īstenībā. Viņš visu jums neatklāja. Un Sātans turpina, jūs nemirsiet. Un šodien mūsdienās Sātans darbojas tieši tāpat, un šī taktika darbojās, un viņi ir pierādījuši savu efektivitāti toreiz, un tieši tāpat arī tagad viņi darbojās. Vēlreiz atgādīt, Sātans nekad tieši neuzbrūk Dievu vārdā. Viņš nekad nepateiks, ka tas ir pilnīgs muļķības vai kaut kā. Viņš iesēs šaubas tevī. Un tu pats sāks domāt, un tu pats mēģinās saprast kaut kādas lietas, un šīs šaubas vienkārši tā kā tārps, tā kā pelējums, vienkārši tā kā pūms kaut kāds. Viņš ies tālāk, viņš grauzīs, kamēr tu to pieņemsi. Atliek tikai ieklausīties, atliek tikai sākt šaubīties. Ja mēs sāksim ar Sātanu sarunu, ja diskusijas par Dievu vārdu patiesīgumu, tad mums var būt tieši tāds pašs problēmas kā Ievai. Atliek tikai ielaisties diskusijās, sarunās. Tas nozīmē sākt pārdomāt savā prātā. Tāpēc, ka Sātans jau, kur viņš nāk? Viņš nāk sēž šīs domas, sēž šaubas galvā. Un kas tad notika ar Ievu? Tad pirmkārt, Ieva piekrita Sātanam un apšaubīja Dievu vārdu. Tas ir pirmais, ko viņa izdarīja. Otrais, tad, kad viņa nošaubījās, viņa pārstāja ticēt Dievu vārdam. Un trešais, pašās beigās nepaklausīja Dievam, jo nepaklausīja Dievu vārdam. Atliek tikai sākt aizdomāties. Bet varbūt tomēr Dievs tā nedomāja. Varbūt tomēr tas nebija domāts tā. Un tas viss rezultatējās ar nepaklausību Dievu vārdām. Tātad šaubas, neticību un nepaklausību. Šaubas, neticību, nepaklausību. Lūk, un nepaklausot Dievu vārdam, Ieva ciet šo te sakāvu. Viss. Atlikt, nepaklausīt. Un ja mēs izdarīsim šos 3 atkrišanas soļus, mēs atradīsimies turpat, kur Ieva pievilšanā un atkrišanā. Ja mēs uz to uzķersimies, Sātans gūs galveno uzvaru mūsu dzīvēs, bet mēs sakāvam. Viņam uzvar, mums sakāvam. Atliek tikai ieklausīties. Un šeit es uzreiz atceros, ir tik daudz cilvēku, ar ko mēs esam runājuši. Kas ir draudze? Mēs esam cilvēkiem mēģinājuši pārliecināt, ka mēs zinot, ka viņi ir kaut kādā baznīcā bijuši vēl kaut kur, ja? Ka viņi interesējās par Dievu. Un kad mēs viņiem sakām par draudzi vai stāstam par draudzi, viņi it kā varbūt kādreiz ir bijuši arī šeit atnākuši. Un es pēc tam viens konkrēts gadījums bija veikalā satiek cilvēku, kurus es esmu redzējis, pēc tam atcerējos. Jā, ka viņš draudzē bija atnācis. Un es arī kaut kā sāku runāt, viņš saka, es jau mājās arī varu Dievu pielūgt. Es jau mājās arī varu, man jau nevajag obligāti draudzi. Gatavs. Sātans viņu ir dabūjis. Viss. Priekš kam draudzi? Mācītājs. Priekš kam tur mācītājs? Rakstīts, Jēzus tikai mācītājs. Jūs visi esat tikai brāļi. Nē, kas viņš tāds par mācītāju? Nē. Un pēc tam vēl mācītāji visi iedzīvojās uz draudzes rēķini, jā, un tā tālāk, jā. Un sākās aiziet, jā, viss. Jā, draudzē, nē, uz draudzi tur nevar iet, tur taču naudu prasa, tur taču no cilvēkiem beidzamo ņem ārā, un tā tālāk. Un atliek tikai tajā visā iet un ieklausīties, jā. Nezinu Dievu vārdu. Nē. Un ja arī zina, tad viņam ir, acīm redzot, ir kaut kādas diskusijas bijušas, kaut kādas šaubas šis cilvēks ielaiž iekšā, un viņš pieņem šādu lēmumu.
Lai mums saka, teiksim, Dieva vārds saka, neatstājiet savus sapulces. Viņš uzskata, ka viņam nav vispār jāiet uz sapulcēm, ka nav vajadzīgi draudz. Var mierīgi mājās pulcēties. Viss. Viņš ar sevi divatā. Pats sev izsūdz grēks, pats sev piedod, tā tālāk. Tā ir, jā. Sātans viņu ir dabūjis. Man ir žēl. Un tad ir dažādi šādi veidi, teiksim, jā, līdzīgi kaut kādi gadījumi, kad cilvēki vienkārši, diemžēl, ir sātana pievilti, aiziet prom no draudzēm un sāk ticēt kaut kādai interesantai ticībai, ko es nevaru atrast svētajos rakstos. Es viņu nevaru atrast. Un es saprotu, ka sātans ir dabūjis šo cilvēku savā varā. Ja? Ejam tālāk. Tad sātans vispirms lika nošaubīties, ka Dievs ir labs, un pēc tam ieminējās, ka Ieva ar Ādamu varētu līdzināties Dievam. Viņš ir, jūs būsiet kā Dievs. Ja? Bet galvenais trumps visā tajā bija, ka viņi varētu būt kā Dievs, bet tajā pašā laikā būt neatkarīgi no Dieva. Lūk, tas ir galvenais sātana trumpis, un tā ir galvenā cilvēks problēma. Cilvēki, šie te trakie, kas ir no trakā mājas tikuši ārā un dabūjuši kaut kādā veidā varu, kas tagad pārvalda, ja? Jūs man piedodiet, ja? Viņi kā dievi jūtās. Viņi domā, ka viņi ir Dievs. Viņi grib pārvaldīt pasauli, bet bez Dieva. Lūk, un cilvēks, galvenais grēks ir būt kā Dievam, līdzināties Dievam, bet bez Dieva. Lūk, kas ir galvenā problēma. Lūk, un šeit ir tieši šī problēma atklāta. Vai tad Ādams un Ieva, kāpēc es jums sākumā izstāstīju, lai jūs zinat, ka Dievs sākumā nolika Ādamu un Ievu uz zemes, lai viņi pārvaldītu visu zemi. Visu dzīvo, lai pārvaldītu. Bet kopā ar Dievu. Bet Sātans iemet šo te āķīti. Jūs būsiet kā Dievu, jūs visu zināsiet. Tagad jūs visu neziniet. Jums tagad ir jājautā Dievam, bet tad jūs visu zināsiet. Redziet, gudrība, zināšanas. Tas ir šis āķis. Un tu zinās patiesību, un patiesību darīs jūs brīvus. No kā brīvus? No Dieva brīvus. Jūs būsiet brīvi no Dieva. Jums nevajadzēs vairāk viņam prasīt atļauju. Jums vairs nevajadzēs viņu pielūgt. Jūs būsiet kā Dievi. Un uz to arī uzķērās. Jā, Dievs jums ir ielicis labā vietā. Ēdens dārzā. Ļoti laba vieta. Viņš par jums rūpējās, viņš jums ir apgādājis, jums ir gandrīz viss. Bet patiesībā jums viņš visu neatklāja, jums viņš visu nepateica. Patiesībā viņš ir manipulators, un patiesībā jūs esat otršķirīgi. Viņš jums ne par ko netur. Tāpēc, ja jūs gribat būt kā Dievs, lūk, ņemiet un ejiet no šie holi. Lūk, šis grēks. Parādījās šis grēks. Un šo grēku sauc par neatkarības grēku. Tas ir neatkarības grēks. Un neatkarības grēks virmo. Viņš ir pasaulē. Tāpēc, ka grib bez Dievu valdīt, pārvaldīt. Un viņš ir arī draudzēs, viņš ir baznīcās, īpaši tur, kur ir reliģiskās sistēmas. Kur cilvēki ir paši izdomājuši dažādas noteikumus, kur viņi aizliedz doties laulībā, piemēram, ja? Tie ir viņi izdomātie noteikumi. Bībelē rakstīts nav labi cilvēkam būt vienam. Bet viņi ir izdomājuši, ka, redziet, nedrīkst. Un viņam ir īpašs Dievs, kuram viņi kalpo. Un šis Dievs neļauj iet laulībā. Tā ir. Un viņi ir nolikuši šos noteikumus, un tajā pašā laikā viņi ir atteikušies no Dieva vārda. Tas, kas ir rakstīts Bībelē, to viņi neņem nopietni. Lūk, tā ir reliģija. Kas ir neatkarības grēks? Lūk,
Reliģija, tas ir neatkarības grēks. Kas vēl ir neatkarības grēks? Lūk, ja mēs tā skatāmies, mēs runājam par to, kad visu laiku, par to, ka vecais cilvēks, mums ir jāatbrīvo, ir tāds termins, Bībeles, ticīgo valodā. Vecais cilvēks, vecā cilvēka darba, vecā cilvēka daba. Mums ir vecais cilvēks jānovelk un jāuzģērb jaunais cilvēks, kas ir Jēzus Kristus līdzībā. Ja? Un šeit atkal, vai tad ir slikti līdzināties Dievam? Vai tad ir slikti līdzināties Jēzum Kristum? Tas ir ļoti labi, tas ir apsveicami. Bet tikai tas ir nosodāmi līdzināties viņam bez viņa. Lūk, ko Sātans piespēlē. Un lūk, kāds ir vecais cilvēks. Vecais cilvēks ir patstāvīgs cilvēks. Vecais cilvēks saka, viņš saka, es pats savām rokām to visu nopelnīju. Es pats savām rokām to visu dabūju. Es pats. Lūk, tāds ir vecais cilvēks. Un vecais cilvēks ir egoists. Vecais cilvēks ir tas, kurš gribēja valdīt bez Dieva. Un tad, kad mēs sakam, mums ir jāatbrīvojās no vecā cilvēka, ja mums ir viņš jānovelk, līdzībā mēs to sakam. Šeit iet runa par cilvēku patieso dabu. Cilvēka patiesā daba ir tāda, ka cilvēks visu laiku tiecās pats valdīt. Viņš tiecās pats izlemt visus jautājumus, nejautājot Dievam. Un ne Dieva vadībā. Lūk, kas ir šis, ja mēs varam teikt, iedzimtais grēks, jeb arī kas ir šis vecais cilvēks, kurš ir jānovelk. Un tad, kad mums saka, ka mums ir jāatmet vecais cilvēks, tad, lai mēs saprastu, kāds ir šis vecais cilvēks, mums ir jāiet atpakaļ pie pirmajiem cilvēkiem. Un visvecākais cilvēks ir kurš? Redzat, kā mēs nonākam solīti pie solīša, pie tā, kas ir vecais cilvēks? Kāda ir vecā cilvēka daba? Vecais cilvēks grib valdīt bez Dieva. Vēl tāds vārds humanisms, iezīmes? Nomaldīšanās būtība bija kļūt labiem pašiem par sevi bez Dieva. Lūk. Tā ir šī cilvēks lielākā problēma, viņu sauc par humanismu. Ko saka humanisms? Humanisms saka tā. Viņš saka, patiesībā cilvēks dziļi iekšā, viņš ir labs. Viņš ir ļoti labs. Vienkārši, tā sanāca, kaut kā, ja. Un vēl es esmu dzirdējis par to, ka, grēks ir grēks no cilvēka ir jāatdala. Grēks ir jānosoda, bet cilvēks patiesībā ir ļoti labs. Mana Bībele saka tā, ka cilvēks savā būtībā iekšā dziļi ir samaitāts. Tā saka mana Bībele. Es nezinu, jums varbūt ir savādāk, bet manā Bībelē ir rakstīts, ka cilvēks savā būtībā ir ļoti samaitāts, dziļi iekšienē. Tā ir rakstīts. Un rakstīts, ka visiem trūks dievišķās godības. Visiem trūks šīs godības, tāpēc, ka viņi ir samaitāti savā būtībā. Un cilvēks pats par sevi nevar uzlabot sevi, kļūt labs, un bez Dieva izlabot arī šo pasauli, padarīt viņu labu. Nevar. Tas ir neatkarības grēks, šis neatkarības grēks. Un būtībā, ja mēs attīstam šo humanismu, modeli vai šo te bāzi, ka cilvēks savā būtībā ir labs, ja mēs viņu attīstam, vai arī kādā draudzē mēs kaut kur dzirdam, ka cilvēks savā būtībā ir labs, tad uz tā bāzes mēs varam attīstīt tikai un reizināt, pavairot tikai maldus un melus, kas nesaskan ar Bībeli.
Cilvēks savā būtībā ir samaitāts. Un nav iespējams kļūt līdzīgiem Dievam bez viņa. Nav iespējams. Dievam ir jākļūst līdzīgiem Jēzum Kristum. Viņš ir mūsu paraugs, bet kopā ar viņu, nevis neatkarīgi. Nevis mēs būsim kā Jēzus Kristus, darīsim brīnums, ja, vēl nezinu, ko dziedināsim, augšām celsim miroņus, ja, mūžīgā dzīvība visiem tagad piederēs. Šis dzīvības eliksīri izstrādāsim gēnu inženieriju, tagad tūlīt būs cilvēks bez maz varēs nomainīt visas iekšējos orgānus, būs rezerves daļas un visu, ko vajag, ja, un cilvēks dzīvos mūžīgi bez maz. Nē, kā, vai tad jūs neskatāt līdzi, kas notiek pasaulē? Pasaulē tas notiek. Tad cilvēks grib valdīt bez Dieva. Cilvēks grib mūžīgo dzīvību dabūt bez Dieva. Jo pašā būtībā cilvēks uzskata, ka viņš ir labs, un vispār viņš ir gudrs, un jo viņš būs gudrāks, jo viņš būs līdzīgāks Dievam, bet bez Dieva. Tad vecais cilvēks, ja mēs runājam par veco cilvēku un vecā cilvēku dabu, tad mēs atgriežamies pie Ādama un Ievas. 1. Korintiešiem 15. nodaļa. Mēs 15. nodaļu diezgan rūpīgi pagājušā reizītē izskatījām, bet šoreiz ir drusku citi panti un citā kontekstā. 1. Korintiešiem 15. nodaļa no 45. līdz 47. pantām. Tāpat ir arī rakstīts, pirmais cilvēks Ādams kļuva par dzīvu dvēseli, pēdējais Ādams par dzīvu darītāju garu. Pirmais nav garīgais, bet dabīgais. Tikai pēc tam nāk garīgais. Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšiem, otrs cilvēks no debesīm. Šeit ir runa par diviem cilvēkiem, ja par pirmo Ādamu un par otro Ādamu. Pirmais Ādams bija Ādams, ja, un otrais, mēs zinām, ka tas ir Dieva dēls, Jēzus Kristus, Ješua Mesija. Ja, tāpēc ir teicis, ka otrs ir no debesīm. Un šeit ir rakstīts, ka pirmais nav garīgais, bet dabīgais, ja, un šis pirmais nāk no zemes. Un Ādams, pirmais cilvēks, Ādams kļuva par dzīvu dvēseli, savukārt pēdējais par dzīvu darītāju garu. Dvēseli pārstāv miesu, ja, tikai miesu. Ja. Ja mēs tā skatāmies, tad visiem sunīšiem, piemēram, visiem dzīvnieciņiem ir dvēseli, bet viņiem nav gars, viņiem nav Dieva gars. Ar to atšķirās cilvēks no dzīvnieka, ka cilvēkam ir gars, un dzīvniekam ir tikai dvēseli. Abiem ir miesas, bet cilvēkam ir gars, sunītim ir tikai dvēseli. Ko tas nozīmē? Dievs deva cilvēkam garu, lai cilvēks apzināti saprastu savu stāvokli un lai viņš izdarītu izvēli. Pielūgt Dievu. Rakstīts, ka visi dzīvnieki pielūdz Dievu. Jā, visi dzīvnieki arī pielūdz Dievu, bet viņi to dara neapzināti. Neapzināti viņi pielūdz Dievu. Bet cilvēks apzināti, piemēram, mēs svētdienā, 11. mēs šeit pulcējamies. Kāpēc? Tāpēc mums šeit iever šito te čapīgu? Nē. Tāpēc, ka mēs šeit pulcējamies apzināti, slavēt Dievu, tāpēc, ka mums ir gars, un mēs esam izvēlējušies pielūgt Dievu. Un tikai garīgas būtnes spēja apzināti izvēlēties pielūgt Dievu. Dzīvnieki to dara neapzināti, bet mēs to darām apzināti, tāpēc, ka mums ir gars. Lūk, un tad, kad cilvēks atsakās no Dieva, kad viņš atsakās no Dieva, viņš kļūst miesīgs. Un viņš grib būt kā Dievs, bet tikai bez Dieva. Lūk, ko nozīmē cilvēks.
kurš ir atkritis no Dieva, kurš atsakās no Dieva, bet kurš grib būt kā Dievs. Viņš būs ļoti dvēselisks šis cilvēks. Viņš varbūt būs pat ļoti labs kaut kādās situācijās, bet viņš nekad nepielūgs Dievu. Ādamam, pirms viņš satumpojās, ja krita grēkā, ja, viņiem nebija bērni Ādamam arī jau. Tikai pēc grēkā krišanas viņiem piedzima pirmais bērns. Ja? Ja arī katrs pēctecis no tā laika, kad viņi krita grēkā, Ādams un Ieva, līdz pēc šim laikam, ja, viņi piedzimst ar šo te dabu, ar šo te dumpinieka dabu, ar šo te iekšējo sacelšanos, kas laiku pa laikam liek nošaubīties, ieklausīties sātana melos, nošaubīties Dieva autoritātē un mēģināt kaut kādas situācijas dzīvē sākt risināt bez Dieva. Jūs gribat teikt, ka jūs visi esat super garīgi. Piedodiet, ka es tā saku, jā, piedodiet. Es zinu, ka es neesmu super garīgs, bet es cenšos būt Dievam uzticams. Es cenšos viņam kalpot tā, kā es saprotu. Es cenšos citiem cilvēkiem izrādīt mīlestību, žēlsirdību un žēlstību, tāpat kā Dievs man to ir parādījis. Nepelnīt. Dievs man parādīja savu žēlstību un atklāja savu mīlestību, un es saprotu, ka es tādā pašā veidā cenšos to atklāt citiem cilvēkiem. Es nevaru citiem cilvēkiem iedot kaut ko to, kas man nav, ko es neesmu saņēmis. Tikai to, ko es esmu saņēmis, es varu iedot otram. Tikai tādā veidā. Tikai tādā veidā. Un ja Dievs man ir iedevis šo žēlstību un šo mīlestību atklājis, tad es to varu iedot otram cilvēkam. Un vēlreiz atgādinu, dumpja, jeb sacelšanās būtība ir būt neatkarīgam no Dieva. Un es, lai arī cik es cenšos, man laiku pa laikam ir kaut kādas situācijas manā dzīvē, kad es tev absolūti neprasu Dievam, kā man rīkoties, kā man darīt. Es pats zinu, kā man darīt. Es esmu gudrs, es esmu izmācījies, es zinu, kā to darīt. Es nelūdzu Dieva apsardzību, es nelūdzu viņu svētību, es vienkārši pogas, viss, kas ir tās vaļā, uz krekli, ja, un es eju ar kaujas saucieniem uz lūpām. Ja. Nu, es ironizēju, ja, bet es gribu teikt to, ka mēs katrs kaut kādā brīdī, lai cik mēs būtu garīgi, kādā brīdī mēs tomēr rīkojamies bez Dieva. Tas ir dumpis, tā ir sacelšanās, kas laužās caur gadsimtiem caur, kas velkās līdzi. Un tas ir mans miesīgais cilvēks. Tā ir mana vecā daba. Tā ir Ādama un Ievas sacelšanās daba, kas man ir caur paudzēm atnākus līdzi, un tas ir tas, no kā man ir jāatbrīvojas. Lūk, vecais cilvēks, iedzimtais grēks ir tas, kad es gribu valdīt vai izlēmt bez Dieva. Tikai nesakiet, ka jums tā nav bijis. Tikai nesakiet. Tas viss, ko es šodien runāju, tas viss ir savilkts tagad kopā tādā tik vienkāršā frāzē vai teikumā. Lūk, mans vecais cilvēks. Lūk, mans grēks. Lūk, ar ko man un tev, ar ko mums ir jātiek galā. Kas katru dienu ir jāsit krustā. Mans, es zinu, es pats zinu. Priekš kā man Dievam jautāt? Priekš kā man uz viņu paļauties? Un tas ir šis neatkarības grēks. Tā vienkārši ir iekšējā vēlēšanās darboties neatkarīgi no Dieva. Dievs zina, Dievs tur augšā, es esmu šeit. Viņš pagaidīs. Viņš pagaidīs, jā. Vēlēšanās būt neatkarīgiem no Dieva ir visu mūsu problēmu sakne. Iesajas 53. nodaļa, 6. pāns, tur pa vidu ir tāds teikums. Katrs raudzījās tikai uz savu ceļu. Rakstīts, ka Jēzus Kristus tas ir pravietojums par Jēzu Kristu, par viņu kā upurjēru, par to, ka viņš uzņēmās visu mūsu grēkus uz sevi. Un rakstīts ir, ka
Tur rakstīts, viņš uzņēmās mūsu grēkus, visu mūsu grēkus uz sevi. Bet tajā pašā laikā tur ir rakstīts, ka mēs katrs raudzījāmies uz savu ceļu. Visu mūsu grēki ir būt neatkarīgiem no Dieva. Lūk. Būt neatkarīgiem no Dieva. Mēs katrs raudzījāmies tikai uz savu ceļu. Dievs tur augšā, es esmu šeit. Es zinu, kā labāk šo lietu darīt. Jā, viņš tāpat visu redz. Redz, mīļie, un ja mēs to neesam apzinājušies līdz šim, tad ir pienācis pēdējais brīdis varbūt, jā. Lūgt Svēto garu mums palīdzēt tikt galā ar šo te problēmu, lai mēs no neatkarīgiem, ticīgajiem kļūtu par atkarīgiem ticīgajiem. Jo mēs esam brīvi, bet tajā pašā laikā mums ir atkarība no dzīvības devēja. Mums ir atkarība no tā, kurš mūs svētī, no svētības devēja. Un mums ir jāapzinās tas. Ir tikai viens, kas dod visai pasaulē šo dzīvību, un tas ir Dievs. Ir tikai viens, kas spēj dot mums veiksmi pēc savu labā prāta, ja? Un tas ir Dievs. Viņš mums dod veiksmi. Un tad, kad mēs paši kaut ko sastrādājam, vēl ir tāds, esat sastapušies apmēram tā. Mēs kaut ko sastrādājam, kaut ko izdarām, un tad beigās lūkšana apmēram tā. Dievs svētī to, ko es te sastrādāju. Ja? Apmēram tā. Bez Dieva mēs sastrādājam, ja? Un mēs sakam, Dievs svētī to, ko es te sastrādāju. Ja? Un Dievs tā paskatās, viņš klausa, bet tu taču bez manis to izdarīji. Bez manis. Ja tu to būtu darījis kopā ar mani, es varētu svētīt, jā. Lūk, neatkarības grēks ir vecais cilvēks, ar ko mums ir jātiek galā katru dienu. Pāvils saka, es mirstu katru dienu. Kam viņš mirst? Šim neatkarības grēkam viņš mirst katru dienu. Šim vecajam cilvēkam. Lūk, šis vecais cilvēks vecajam cilvēkam ir jānomirst, lai mēs esam nevis zem sātana varas, jo ja mēs ieklausamies, vēlreiz es atgādinu, ja mēs ieklausamies sātana melos, viņš šaubās, mēs paejam, mums atliek tikai ieklausīties, mēs paejam zem viņa autoritātes. Ja mēs ieklausamies Dieva vārdā, mēs paejam zem Dieva autoritātes. Un, kā Bībelē ir rakstīts, mēs varam izvēlēties. Un, zināt, es arvien biežāk un biežāk, es nesaku, ka man vēl šaubas neiezogas manā prātā. Viss iezogās. Bet es arvien biežāk un biežāk izvēlos paiet zem Dieva vārda autoritātes. Un tāpēc arī man lūkšana ir, lai mēs visi, lai mēs arvien biežāk un biežāk izvēlamies būt zem Dieva vārda autoritātes, un arvien biežāk un biežāk atsakam jebkādām šaubām, jebkam, kas apšauba Dieva vārdu autoritāti. Lai Dievs mums palīdz būt gudriem, bet nevis viltīgiem. Un bet gudriem bez tā augļu apēšanas, jo, ja mēs to auglu aizliegtu ēdam, mēs esam gudri bez Dieva, bet lai mēs esam gudri ar Dievu. Lai Svētais Gars mums dod šo gudrību. Un rakstīts, ka Dievs dod gudrību, viņš ar kam trūkst gudrību, tie lūdziet, un es jums došu. Tāpēc es lūdzu, mīļais debes Tēvs, lai mums ir šī gudrība no Tevis ar Svēto garu. Paldies Tev, Jēzus Kristus, šo vārdā. Un visi tādi saka. Amen. Amen.